Čau! Mani sauc Rāvs. Un mani sauc Martins. Un šis ir raidījums Rāvs gatavo. Kā jau mēs vienmēr sakam, mēs neesam pavāri. Bet mums ļoti patīk gatavot. Un šī ir īpaša diena. Jo šodien taču ir tāda kā otrā Latvijas dzimšanas diena. Un pie tam mūsu Omei arī ir dzimšanas diena. Čau, Ome! Sveicieni svētkos! Un kā jau parasti svētkos, mēs cepsim kūku. Gan jau jūs brauksiet vienkārši uz veikalu. Mēs nē, mēs gatavosim paši savu kūku. Bet braucam skatīties, kurš tad cep tās kūkas, ko jūs veikalā nopirksiet. Laižam! Aizējām apstīties, kādas tās kūkas izskatas. Jā. Kā domā, kurš tās visas kūkas cep? Nezinu, bet viņu ir ļoti daudz. Labdien, puikas! Sveiki! Labdien! Kūkas vajadzēja kādu izvēlēties. Jā. Kādas jums garšo kūciņas? Es dotu priekšroku šim. Es arī. Varbūt mēs varētu apstīties, kā tādu kūku var uzcept. Tieši tā. Iesim un mēģināsim. Bet cik receptes vispār Rimī konditoram ir jāzina? Vispār mums ir recepšu grāmatas. Sagatavoto krēmiņu es paņemšu. Jūs tikmēr bērni griežiet zemenītes. Tāpēc es domāju, kāpēc man rokās ir nazis. Šī kūka nemaz nav sarežģīta, un tu droši vari pamēģināt ko līdzīgu pagatavot arī mājās. Bet tā kā ir cilvēki, kuriem nav laika vai kuriem nepatīk gatavot, Laura un viņas kolēģi šo darbiņu izdara viņu vietā. Malači, puikas, jums ļoti labi sanāk. Jūs kā profesionāli labi divi strādājat man. Uzliesim virsū tagad želeju, puikas, ja? Lai mums spīdīgāki tā kūciņa sanāktu. Darbs veikala virtuvē sākas jau agri no rīta, jo šeit top ne tikai kūkas, bet arī bulciņas, dažādi deserti un pat maize tiek cepta uz vietas. Bet es esmu jau 8 no rīta iegājis Rimī un pirms skolas vēl nopircis bulciņu, un viņa bija ļoti silta, kā tikko cepta. Nu, mēs cenšamies no rīta agri, lai būtu visas bulkas gatavas. Ceļamies agri no rīta, jo 6 jau jābūt darbiņā. Un 8, lai būtu jums siltas, skaigas bulciņas. Cilvēku gaumes ir ļoti dažādas, tāpēc arī produktu veikalā ir tik daudz. Bet vispopulārākā šajā skatlogā jau daudzus gadus ir biezpiena maize ar rozīnēm. Tur arī pa virsu ir tā želeja. Jā, lai spīdētu smuki, jo cilvēks jau ar acīm pērk. Savukārt vissarežģītākā no visām ir šī šokolādes kūka, jo tās pagatavošana prasa ilgu laiku un lielu rūpību. Bet tad jūs pilnīgi katru dienu cepat tās kūkas? Katru dienu cepu tās kūkas, jo cilvēkiem jau ir dažādi svētki. Ir dzimšanas dienas, ir vārda dienas, ir kāzu jubilejas. Visvairāk kūku katru gadu tiek izceptas uz māmiņu dienu, jo šajos svētkos tās nereti kļūst par dāvanu. Priekā. Priekā! Garda gan. Starp citu no desertiem, kuru arī te ir ļoti daudz, cilvēki visbiežāk izvēlas latvisko maizes zupu. Taču svētku galds jau nevar sastāvēt no saldumiem vien, un tagad mēs dosimies uz Rimī centralizēto virtuvi, kur top arī citi ēdieni. Laid! Savies! Nē, man uzšķiekstījās virsū. Tas izskats kā būtu jūrā tas. Kāpostiem spāp, viņus mazgā un tīra. Tie salāti ir kā viesuļvētrā. Kā viesuļvētrā, jā, to aparātu sauc par centrifūgu. Tagad mēs viņu varam pacelt uz augšu, un lapiņas ir sausas. Arī olām ir vesela vanna, jo katru dienu dažādos salātos tiek izmantoti apmēram 400 kg olu. Olas ir ļoti bieži sastopama sastāvdaļa salātos, gan mūsu populārajos siera salātos, rasolā, gaļas salātos. Kurš viņas visas noloba? Tās tiek lobītas rūpnīcā ar speciālu iekārtu. Šī robota otrā galā olas jau ir smalki sarīvētas, un tad tās nonāk uzglabāšanas noliktavā, kur stāv arī vesels lērums citu sastāvdaļu. Re, kur ir tās nomazgātās lapiņas, piemēram, ja? Vārīti burkāni, siera salātos mums ies, griezti ābolīši, tie ies kārtainajos tuņča salātos, puravi pupiņu salātos. Šī ir salātu ceha sirds.
Pavisam tajā top 26 dažādi salātu veidi, un tieši šobrīd tiek ražota siļķe kažokā. Re, kur katrs darbinieks liek savu sastāvdaļu. Bietītes, kartupeļi, siļķe. Un tiklīdz darbinieks nospiež pedāli, tā salātu kastītē ielīst precīzs daudzums majonēzes. Tālāk rekur ber oliņas burkānu un pašās beigās dekorācija puravs. Tā top kārtainie salāti. Līdzīgi kā ar kūkām, arī salātu receptes darbiniekiem nav jāmācas no galvas, jo šis dators parāda gan visas sastāvdaļas, gan daudzumus, kas konkrētajā brīdī jāpieliek. Un arī maisīšana šeit nenotiek ar rokām. Tur ir tik daudz. Tur ir 150 kg iekšā. Ak, Dievs! Kā tu domā, cik ilgā laikā sajauks 150 kg? Stundā? 2 minūtēs. Šeit, šajā te līnijā, ir iestrādāti svari, kur katra kārbiņa tiek nosvērta. Jābūt ir 400 gramiem, un mēs šeit redzam, kā mainās produktu svars. Ja kārbiņā būtu mazāk par 400 gramiem, etiķete salātiem netiks uzlīmēta. Mēs aizsargājam pircēju. Nu, ejam palūkoties, kas tur rakstīts. Mani gardumi pupiņu salāti ar kūpinātu gaļu. Bet skatos, jūs ne tikai salātus gatavojat. Tagad jūs redzat, kā top vistas fileiņas ceptas. Rekur apviļā viņas miltos panējumā, tālāk olu masā, eļļā apcep. Re, kā konvejers pats apgriež, nav nemaz ar rokām jāgriež. Martina, apsties, cik daudz pankūku. Martin, mēs parasti izcepam 5. Tas ar šo salīdzinājumā ir nekas. Nu, ja jūs izcepat 5, tad jums vēl ir kur augt. Varbūt, ka vasarā nāksiet pie mums praksē pankūku cepšanā. Varbūt. Izskats forši. Katra cepēja atbild par 6 pannām vienlaicīgi. Man šķiet, mums ar Martinu vēl krietni jāpatrenējas, tāpēc tagad ātri ieskrienam veikalā pēc produktiem un tad jau atpakaļ uz savu virtuvi gatavot. Martiņiem. Paldies. Ok. Citrons. Rokā tu uzlīmi. Martīna, es nezinu, vai tādu var noskanēt. Labi. Redzi, var. Es esmu gudrinieks. Tas ir gudrais sviests, jo viņa vārds ir smart. Es viņu apēdīšu un es kļūšu gudrāks. Ok, Rab, ko mums vajag tālāk? Mums vajag kukurūzas cietī un kakao. Kanēlis! Kur šajā receptē tu gribi likt kanēli? Tur rakstīts. Kakao, nevis kanēlis. Mums vajag kaut kādu īpašu kakao vai parasto. Mums vajag vienkārši kakao. Ok, man patīk spēlēt paslēpes. Ar kakao? Tātad kakao. Reku ir kakao powder. Te ir iebiezinātais piens. Šim ir atlaide, bet šis tāpat ir lētāks. Ko? Kā tā var būt? Ok, skenējam. Vienmēr pirms liekam grozā. Un tagad uz veikala otru galu pēc tumšās šokolādes. Te ir riekstu, te ir riekstu, te ir zemeņu, te ir zemeņu. Te ir viss, ko tu gribi, te ir rāls. Un te ir tā, ko mums vajag. Ups. Uz kasēm. Es vienmēr prasu teikumu, lai viņš ieskaita man naudu, bet es varu prasīt arī kādam citam. Jā, tu vari jautāt jebkuram ģimenes loceklim, kurš tev ir saglabāts kontaktos. Nu, es tikai nezinu, vai tev viņu ieskaitīs viņu. Bet man liekas, ka man ir kontā nauda. Es pārbaudīšu. Tā, es eju iekšā un jā, man pietiek. Burgas, domāju, es likšu pēdējo. Galvenais olas nelikt pašā apakšā. Kāpēc? Viņas taču ir kastē. Mārtiņ, ieliec, paņem recepti. Kādu recepti? Tā ir Labi. recepte. Un tagad uz virtuvi. Esam atpakaļ virtuvē. Es atgādināšu jums, ko mēs šodien gatavosim. Mēs šodien gatavosim... Ralf, ko mēs gatavosim? Cielaviņas. Viņas būs tādas nepārāk lielas, bet ļoti garšīgas. Pirmais, ko mēs darīsim, apgrauzdēsim
riekstus. Jūs to varat darīt arī cepeškrāsnī vai uz panas. Uzminiet, kāpēc es šo āmuru turu sev rokās. Jā, to mēs noliksim. Martīn, atdod! Martīn, tas nebeigsies labi. Man pielipa roku. Man ir rullis un Martinam ir āmurs, jo mēs ar viņiem sadauzīsim riekstus. Mums viņi vispirms ir jādabū ārā no mizām. Mēs jau stāstījām, ka šodien ir kā Latvijas 2. dzimšanas diena. Martin, kad tev ir dzimšanas diena? 11. janvārī. Man dzimšanas diena ir 2. jūlijā. Es priecājos, ka mana dzimšanas diena ir vasarā. Atgriežoties pie 4. maija. Rolf, kas īsti notika 4. maijā? 1990. gadā tika pieņemts dokuments, kurā teikts, ka Latvija atkal var būt brīva valsts. Šo dokumentu sauc par deklarāciju. Martīn, tu esi haltūrists. Nesmu. Esi gan. Pasties, cik man daudz labi riekstiņi nomizoti. Es esmu profesionāls mizotājs. Redzat, kādi mums tie rieksti tagad ir tādi bez mizām smuki. Mēs viņus ietinam dvielī. Jā. Un tad ļoti mēs viņus rūpīgi sitam. Mums vajadzēja, lai daži viņi ir veseli, daži gabaliņos, bet man ir aizdomas, ka mums sanāca putra. Nē, nav tik traki. Tev daži ir vēl baigi veseli, bet Tu man neļāvi turpināt sist. Tā ir tava vaina. Tagad iebērsim viņus bļodiņā. Perfekti atvilknē. 3 punktnieks. Labi, un tagad mēs atdalīsim olas. Dzeltenumu mēs liekam vienā bļodā un baltumu otrā, kuru mēs sakūsim. Martin, 2 tu, 2 man. Skatos profesionāli. Tā, mums tas ir uzreiz jāielej, lai mums trāpās dzeltenums, lai viss nav vējā. Kā ķīsels. Kamēr Martins tur ķēpājās, es jums pastāstīšu vēl par vēsturi. Latvijas neatkarības atjaunošanas diena ir ļoti svarīgs notikums. Tos viņi katrā pilsētā, visā Latvijā, katrā mājā un notiek ļoti daudz dažādu pasākumu. Un gan jau jūs arī uz kādu vēl paspēsiet pēc raidījuma. Tagad mēs liksim mūsu baltumus kulties. Tas būs ātri! Un tagad mēs pieliekam klāt pūdercukru. Martin, dabūk teikaroti kukurūzas cietes! Jo! Es pārbaudīšu, vai tas tiešām ir pūdercukurs. Man jāstīra bļoda. Un 2 teikarotes, citrona sulas. Un šo arī iemikserējam iekšā. Aiziet! Šīs mums ir gatavs, izstās ļoti labi. Es pagaršošu. Garšo arī ļoti labi. Viņš nemelo. Un tagad es pievienošu riekstus. Vai tu šajā receptē, Ralf, ir rieksti? Jā. Kurā vietā? Tajā pašā masā. Un maisam iekšā. Un tagad mēs paņemsim un uz cepam papīra savilksim 6 aplīšus, lai mēs neuzliekam, piemēram, vienā šitik daudz un otrā šitik daudz, lai mēs zinām, cik lielu viņu taisīt. Martin, tu viņu vari taisīt bišķi vairāk no malas. Šokolādi mums vajadzēs dekorēšanai. Un mazliet arī krēmam. Tagad mēs ņemam lielu karoti un liekam vidū. Tā, Martin, es tev palīdzēšu. Un tagad mēs ieliekam un ar karotes un viena pirksta palīdzību viņu tā kā izliekam pa visu to aplīti. Ja jūs gatavojat 2 tā, tad viens dara šo un otrs pietur pannas papīru. Jā. Nolaizi. Pirmā panna mums ir gatava, tagad mēs viņu liksim uz 10 minūtēm 150 grādos un pēc tam vēl uz 45 minūtēm 110 grādos. Kamēr mūsu cieliņas cepās, piezvanīsim Normundam pajautāt, kā labāk uztaisīt krēmu. Čau! Čau! Mēs taisam mazās cieliņas un esam nonākuši pie krēma taisīšanas. Varbūt tev ir kāds padoms, kā to labāk darīt. Čau, ja jūs gribat gatavot krēmu kūkām, īpaši bezē kūkām, no pienproduktiem izmantojat tieši sviestu. Sviests sastingstot leduskapī
būs ciets. Tas nozīmē, nekas netecēs. Ja izmantosiet saldo krēmu, jā, iespējams, jūs uzpustosiet krēmu daudz gaisīgāku. Taču, kad jūs ieliksiet leduskapī, krēms atdzesīs, viņš sāks slāņoties. Un tas mitrums viss ievilksies bezē. Nebūs labi. Izmantojiet sviestu. Paldies! Atā! Atā! Labi, ķeramies klāt. Martins tagad sakuls olu dzeltenumus, un es došos pie plīts uztaisīt sīrupu. Es izstos tā kā zinātnieks. Ar ūdeni un cukuru. Neuztraucieties, tas ir tikai kulējs. Tas ir ūdens, un tas ir cukurs. Nedaudz izlīdzinam un gaidam. Ralf, man tūlīt gatavs. Man arī. Viņš ir nāvīgi karsts. Mēs pielējam pavisam nedaudz. Martin, kū. Ja mēs viņu pieliesim pārāk ātri, mums būs salda omlete, jo viņš ir tik karsts, ka tā ola vienkārši izcepsies. Un tagad mēs pievienosim puspāciņu sviesta. Martin, vienkārši kū. Sāk jau izskatīties pēc krēma. Un tagad mēs lēnām pievienosim kondenzēto pienu. Cik daudz? 100 gramus. 100. Un turpinam. Ralf, tu visi te apšļaks. Un tagad mums jāpievieno 3 ēdamkarotes ar kakao. 1. Mēs gribam, lai tas mūsu krējums ir tāds brūns un šokolādīgs. Ja pieliks par daudz, viņš būs tāds rūgtens. Martin! Jā. Labi. Un sajaucam. Tik daudz jaukšanas. Sniedzīņš, brūns, sniedz. Es ņēmu gāzmasku. Cik tev vēl daudz? Daudz. Un tagad mēs paņemsim šo te un saliksim viņā iekšā šokolādi. Endendino, šokolakatīno, šokolakatika, enig, benig, bums. Un jūs tā kā atceraties, kā mēs forši un viegli izkausējam šokolādi maisiņā un karstā ūdenī. Kūstī! Mūsu mazās cielaviņas arī ir izcepušās. Man izstāst ļoti labi. Mums viņas jau ir atdzisušas, tā kā mums tāpat ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai viņas nesaplēstu, jo viņas ir trauslākas par stiklu. Mēs tagad pievienosim 50 gramus ar šokolādi, lai viņš ir tāds šokolādīgāks. Kuļam, ātri kuļam. Mēs jau gandrīz esam pabeiguši mūsu lielisko gardo recepti. Tagad mēs iepildam to krēmu konditorijas maisiņā. Mums te nedaudz paliks, bet to mēs paņemsim pēc tam. Martin? Apēdīsim vēlāk. Tagad mēs ņemam vienu aplīti. Mēs viņu varam nedaudz salauzīt. Un tagad mēs varam līkt virsū mūsu krēmu. Var likt apkārt, aplītī, var likt strīpiņas, var likt Martin? Kā vien grib. Es jau sāku piespaidīt vēl vienu. Martin, tu viņu vari bišķi biezāk likt. Katrs liek, kā cik grib, nevis konkrēti biezu. Ja jums negribas tik šokolādīgu, varat nelikt. Ja gribas, varat likt. Tā ir jūsu izvēle. Nav nekāds komandieris te. Ralf, kam mums noderēs tās drupačiņas? Tūlīt es parādīšu. Ak, dēt, tas nebija mans plāns. Un tagad es ņemu un uzlieku virsū pēdējo. Un tagad mēs paņemam šokolādi un nedaudz uzliekam. Martin, ātri ņem, viņš kūst. Ja vajag vēl, tad uzliekat vēl. Man, piemēram, vajag, tāpēc es tūlīt Martins man iedos. Vai ne, Martin? Jā. Nevajag karot. Uzskrīt. Un tagad mēs, protams, savas Latvijas svētku kūkas gribam Latvijas krāsās. Sarkan, Balt, sarkans. Sarkan, balt, sarkanais mastā plīvo. Es uzlikšu avenes, Ralfs uzliks brūklins un mazliet avenes. bet tās nav parastas, viņas ir liofilizētas, viņas piedos tādu foršu skābumiņu. Mūsu svētku kūka Ir gatava!
Mums viņa izskats ļoti labi. Un jūs varat iedvesmoties no mums, ņemt vecākus aiz rokas un uz virtuvi gatavot. Uzzīmēsim mīļāko ēdienu un piedalīties konkursā. Iesūti savu zīmējumu TV3 un laimē dāvanu karti 30 eiro vērtībā no Rimi. Un arī kādu foršu dāvaniņu no mums. Ātri, lēti, garšīgi, gatavot ir stilīgi! Izbaudiet svētkus, izbaudiet brīvdienas un tiekamies jau pēc nedēļas. Lai jums sanāk lieliska kūka un lai Latvija dzīvo mūžīgi. Tiekamies nākamajā sērijā. Atā! Nogaršojam! O, jā! Nekas negaršo tik ļoti pēc svētkiem kā šis. Šeit ir tik daudz garšīgas sastāvdaļu. Ja jūs šo skatāties, ņemat vecākus aiz rokas. Neprasiet, vienkārši raujiet. Noteikti izmēģiniet.